Slēdz. Nē, man neuztika. Valentīna, samainamies, viņš sēdēs te, man būs citādāk pakalps. Man vajag seju kadrā, nevis pakalps. Valentīna, tev nav kaut kāda grāmata? Mēs varētu grāmatu. Nav? Labi, ok. Nekās. Labi, varēsim. Давай ienesam vienu soli vēl. Viņš nebūs ilgi. Nebūs ilgi. Skaņa. Nogulties, jā? Es noteikti nogulīju, nepaļaušanās likmīgai prasībai. Labrīt, dārgie draugi! Tie ir manā laivā. Labrīt! Labrīt, dārgie draugi! Kas tur ir klājā? Mājās skatīs. Laivu skaļu, viņa gara, ka Valentīna Vai kāds Tiesas zālē principā nav vietas. Viss ir pilns. Mums stāv kājās uz meža.
Ir jau pusē, ne? Nezinu, nav pusē, ne? 33. 33. Nāk, soļus skan, klaus. Man jau arī. Solīt, diemžēl nē, jo zāle ir noteikti skaidrs, un tie, kuri stāv, arī netika stāvēt, jo cilvēki netika sēdēt. Nē, var taču pārcelt uz lielāku zāli, vai mums nav lielāka zāle? Nu, tu var paņemt klēpī viens otru. Raudzīgāk saspiež. Jā, sarausimies. Jā. Sarausimies, tur var apsēsties. Jā. Viņš pamāca tiesas zāle, pamāca lai cilvēki. Kamēr tiesas nav ieradīgs, un nav izvirzīts pretendīgs šī konkursa, kas ir nolas politikas, kas saprat, tad drīkstam filmēt. Tad, kad atnāk tiesa, tad redzēsim, vai mums atļaus, vai neatļaus. Tālu. Šī jau publiskas personas. Tiesnieks Mīleris sekretāri paļūdina. Uz tiesas sēdi ir ieradušies Ainārs Kadišs, kas jūs būtu. Jā. Izrādiet personībā dokumentu. Tātad personīgi tiek pārbaudīts pēc pases. Paldies. Un uz tiesas sēdi no iestādes ir ieradies Edgars Kalne. Tātad jums ir pilnvarots, jūs esat pilnvarots pārstāvēt iestādi administratīvo pārkāpumu lietā. Tātad jūs nevarat pārstāvēt iestādi, jo jums nav pilnvaras. Netraucējiet lūdzu tiesas sēdi. Šādā gadījumā jūs tiesas sēdē varat piedalīties tikai kā klausītājs. Tad arī apsēsties klausītā vietā. Tas attiecās uz tātad filmēšanu. Par to, vai filmēt drīkst vai nedrīkst, ir jāprasa tiesas atļauja. Tātad tiesas atļaujas saņemšana filmēt nedrīkst. Tātad personas, kuras filmē, kas jūs esat un kādā sakarā jūs veicat filmēšanu. Tā, Māris Bērziņš.
Ainārs lūdzu vienkārši nodrošināt audio video ierakstu un attiecīgi mēs gaidām tiesas atļauju. Labi, ok. Mēs nezinājām, ka nedrīkst filmēt pat līdz brīdim, kamēr tiesa dod vai nedod atļauju. Mēs bijām reiķinājušies to, ka tiesa atļaus filmēt un attiecīgi līdz ar to arī filmēšana notika līdz šim brīdim. Tas ir. Tātad šobrīd, tomēr netiek tiesas atļauja dot filmēt, tad nedrīkst filmēt? Nefilmējam. Kas vēl veids filmēšanu? Man ir lūgums tiesai, tā kā par šo lietu ir diezgan liela interesi. Viņai sakot cilvēki, vismaz vairāk kā 3000, gan Latvijā, gan ārzemēs, lai neierobežot demokrātiju, lai cilvēki zinātu, kas notiek šeit tiesas sēde. Es lūdzu tiesu dot atļauju šeit filmēt. Un jūs pats kas ir? Es esmu Valdis Ietovskis, privāta persona. Labdien, Roberts Klimovičs, privāta persona. Cik es saprotu, likuma interpretācija ir tāda, ka tiesa ir atklāta, tad nekas nav slēpjams. Ja nu kādam ir pretenzijas no klātesošiem par filmēšanu, tad tās drīkst būt izvirzītas, un tiesa var pasludināt šo te filmēšanu par nelikumīgu. Es tā saprotu likumu, varbūt, ka man nav taisnība. Un ja tiesa izlems, ka filmēšana nav atļauta un te ir kaut kas slēpjams, tad, protams, es pieņemšu šo tiesas lēmumu par obligātu izpildēju. Man jautājums. Jūs arī filmēšanu? Es gribēju filmēt, jā. Man jautājums ir, kāda ir tiesas motivācija aizliegt filmēt? Tiesa motivācija nav devusi. Tas ir pirmkārt, otrkārt, klausītāji nav pasīvīgi jautājums vispār nevar uzdot šajā tiesas. Jautājums ir Aināram Kadišam, vai jums nav iebildumi pret filmēšanu tiesas sēdē? Nē, man nav pilnīgi nekāda iebilduma pret filmēšanu. Taisnība pretēji, es uzskatu to par ārkārtīgi vēlamu un nepieciešamu, lai nodrošinātu caurspīdīgumu un demokrātiju un atklātību šajā procesā un šajā lietā. Nu, tad tiesa ņemot vērā, kā procesa dalībniekam, tāds, kurš šobrīd ir vienīgais procesa dalībnieks, nav iebildumu filmēšanai, ka tiesa pieļauj atklātās tiesas sēdes filmēšanu un pāriet pie lietas izskatīšanas. Tātad tiesa izskaidro tiesības, vienmeklīgi. Tiesa izskaidro tiesības, ka administratīvo pārkāpumu lietā tiesas sēdē lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumus un lūgumus, piedalīties pierādījumu pārbaudē un tiesas debatēs, izteikt replikas, kā arī piedalīties citu jautājumu izskatīšanā, kur radušies administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanas gaitā. Vai Aināram Kadišam būs noraidījuma tiesas sastāvā? Nē, man nav noraidījuma. Un vai būs kāda lūguma pirms sāk skatīt lietu? Jā, man ir lūgums pieņemt kā pārstāvi un aizstāvi Rīgas domas deputāts Imantu Kēšu. Tad jūs pilnvarojat šo te personu aizstāvēt jūs administratīvā pārkāpuma lietā. Jā, piedalīties šajā procesā. Paldies. Aizstāvis tad uzrāda personību apliecinošu dokumentu. Tātad personību pārbaudīt. Ne, tas nav nepieciešams. Tātad personību pārbaudīt pēc personas apliecības. Paldies. Vai aizstāvi būs noraidījuma tiesas sastāvā? Vai būs kāda lūguma pirms sāk skatīt lietu? Tad apsēžties. Tiesa pāriet pie lietas izskatīšanas un ziņo par lietas apstākļiem. Kad tiesā ir saņemts administratīvo pārkāpumu protokols sastādīts attiecībā pret Aināru Kadišu, kurā norādīts, ka 2019. gada 21. februārī 6:18 Rīgā Brīvības bulvārī 36 tika aizturēts Ainārs Kadišs par ļaunprātīgu nepakļaušanos pašvaldības policijas darbinieku, robežsargu vai zemesargu, kā arī karavīru likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus. Tika pārkāptas pašvaldības policijas darbinieku likumīgā prasība līdz 2019. gada 21. februārim 6:00 demontēt novākt instalācijas telti, kurā atradās Ainārs Kadišs Rīgā Brīvības bulvārī 36. Un minētās darbības ir kvalificētas pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. panta. Ainārs Kadišs, ko jūs vēlaties paskaidrot sakarā ar sastādīto protokolu, un vai jūs atzīstat savu vainu šī pārkāpuma izdarīšanā? Protokols ir
sastādīts aplami, nepareizi, jo faktiski arī šī lieta ir safabricēta un, diemžēl, nebaidos to teikt, no tādiem skaļiem vārdiem, tā izskatās nevis pēc šim gadījumā, nevis pēc policijas darba, bet pēc politiskas izrēķināšanās, jo nekādas ļaunprātīgas nepakļaušanās, pirmkārt, nebija policijas darbinieku likumīgas prasības, un otrkārt, nebija nekādas ļaunprātīgas nepakļaušanās. Tātad abi punkti, kurus es neatzīstu, sev par vainīgu neatzīstu, un uzskatu, kā es teicu, to par kaut kādā veidā politiski motivētu lietu. Paldies. Sakiet, jūs esat saņēmuši šādu prasību no pašvaldības policijas darbinieka līdz šim te datumam, tātad 2019. gada 21. februāriem 2006 novākt šo instalācijas telpu? Es tādu neatceros saņēmis. Iespējams, ka es par tādu esmu dzirdējis, bet es pilnīgi neizprotu šāda uzstādījuma, vai rīkojuma, vai norādījuma pamatotību, līdz ar to nevar uzskatīt viņu par vērā ņemamu. Tad saņēmis vai dzirdējis, kādā veidā jūs par to uzzinājāt? Es uzzināju tagad, pēc tiem visiem protokolu saņemšanas, es te kaut kur esmu lasījis, un jāpiebilst, ka šis vadstreika laiks bija diezgan tāds liela emocionāla fizikas slodzes laiks, kurā laikā es varēju izdarīt varbūt kādas paviršības, vai arī neuzmanības, vai vēl kaut ko. Un es neuzskatu, ka būtu korekti to izmantot kaut kādā veidā pret mani. Konkrēti kaut kādu rakstisku veidu paziņojumu jūs esat saņēmis? Rakstiska veida paziņojumu es neesmu saņēmis. Kāds pašvaldības policijas darbinieks jums konkrēti personīgi šādu prasību izvirzīja? Es nevarēšu jums atbildēt uz šo jautājumu. Kāpēc nevarat? Tādēļ, ka es cenšos atbildēt precīzi, un es nevaru to precīzi pateikt. Jūs neatceraties, vai šādu prasību neatceraties, vai kāds to jo iespējams, ka man tie dienas ir pārklājušās, un es atzīstu, ka es esmu lasījis dokumentos par tādu kaut kur pieminām, kaut kur kādā no 21. datuma šķiet protokoliem, bet iepriekš nē. Neatceros, ka būtu rakstījis kaut ko. Aizstāviem būs kādi jautājumi tad šiem? Vai to pašvaldības protokolu pārsūdzēja vai nē? Jā, viņš tika pārsūdzēts, jo es no sākuma, neatzinu to par pamatu, ka man jāizvāc tā instalācija būtu. Un tādēļ viņš tika pārsūdzēts. Vai otrs protokols par nepakļaušanos iestājās tajā brīdī, kad bija jau tas protokols pārsūdzēts un nebija stājies spēkā? Jā, tas iepriekšējais protokols bija pārsūdzēts, bet otrais protokols tika sarakstīts, kamēr vēl nebija atbildi uz pārsūdzību. Vai tā, kas tevi policija arestēja, aizturēja, varbūt es neprecīzi izsakos. Tā bija kuras badastreika diena? Mani aizturēja 2 reizes. Par to otro, kad saskarādīja 21. protokolā. Tā bija 9. 9. diena. Un kā tevi ārā bija mīnus un liels vējš. Kā tu jūties siltumā, kad ieveda tev autobusā un aizveda uz policiju? Tikpat precīzi varēja fiksēt un aptvert situāciju vai savādāk tas izpaudās. Protams, ka uztvere mainās un protams, ka atrašanās zem klājas debesis dienu un nakti un badastreiku, realizēja badastreiku, protams, ka atstāja iespēju gan uz uztveri, gan uz pozitīvu visticamāk paģinētos. Vai es drīkstu no savas puses piebilst? Jūs varēsiet izteikties kā aizstāvis debatēs. Nav jautājumu vairāk? Tiesai precizējošs jautājums, tad varbūt šāda prasība bija izvirzīta kaut kādā iepriekšējā protokolā, kuru jūs pārsūdzējāt?
20. februārī tika sastādīts protokols it kā par nelikumīgu telts vai tai līdzīgas būvis uzbūvēšanu ar nolūku mitināties, kas ir, teiksim, absurds jau pašā formulējumā, pašā būtībā, jo daru tiesai zinām, ka man ir kur pagaidām vēl ir kur dzīvot, pie tam es varu dzīvot ne tikai savā mājā, es varu dzīvot, mitināties arī pie savas māsas, draudzenes, man nebūtu, nav tādam nolūkam jābūvē telti ministru kabineta priekšā starp divām, teiksim, tajā zaļajā zonā, starp divām ielām, starp divām joslām, un apgalvot kaut ko tādu, nu, piedodiet, bet tas ir smieklīgi. Un es negribētu, ka mēs šo tiesasēdi pārvērstu par kaut kādu farsu, jo es gribētu, lai izskatītu pēc būtības šo lietu, nevis pēc gara un pēc būtības, nevis manipulējot ar kaut kādiem, teiksim, neveiksmīgiem noteikumiem, kuri pieņemti pretēji demokrātijas un brīvības principiem. Arī tiesas jautājums bija tāds, vai šajā protokolā bija konkrēti norādīta šāda prasība novākt šo telti. Šajā protokolā es neredzēju šo prasību. Apsēžoties, tiesa pārbauda lietā esošos dokumentus un rakstveida pierādījumus norāda, ka tie tiek nolasīti vai atskaņot tikai pēc procesa dalībnieku lūguma. Lietā atrodas administratīvā pārkāpuma protokols, pavadvēstule par lietas materiālu nosūtīšanu tiesai, informatīvā izpruka, pašvaldības policijas darbinieks Foņenkovs ziņojums, Aināra Kadiša paskaidrojums, izpruka par Aināra Kadiša deklarēto dzīvesvietu un pasas datiem, Rīgas pilsētas izpildu direktora atbildes kopija, paziņojuma un lūguma kopija, paziņojuma kopija, izpruka no informācijas centram, administratīvās aizturēšanas protokols, administratīvā pārkāpuma vietas apskates protokols, foto izbukas. Mantu saraksts, paziņojums par protokolu sastādīšanu. Kādu? Kādēļ jūs pāršķīrāt tos plakātu tekstus un nenolasījāt, jo tie arī... Tāpēc, ka jūs neizteicāt šādu lūgumu. Visu tad jālasā. Tad viss skaidrs, labi. Tad nav nekāds lūgums? Es domāju, pieļaujot to, ka tas varētu būt interesanti daudziem cilvēkiem. Tad kādu dokumentu jūs lūdzu nolasīt? Protokolus, jā. Protokolus un prasību, tātad tiketa plakātu tekstus. Kurus protokolus? Kādiem? Administratīvās aizturēšanas protokolus? Jā, vai tad ir kādiem citiem? Jā, par šo. Jā, labi, tad visus vajadzētu nolasīt. Tātad protokols, kas tika sastādīts, attiecībā pret jums tika nolasīts. Nākamais protokols ir administratīvās aizturēšanas protokols, kurā tiek norādīts, ka aizturēts tiek Ainārs Kadišs, norādīta jūsu dzīvesvieta, pārkāpums par kādu izdarīšanu tiek aizturēts un norādīts Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. pāns, lai nodrošinātu administratīvo miermīlību. Apskates laikā sūdzības par savu veselību neizteica un ir paraksti un protokola sastādītājs. Administratīvā pārkāpuma vietas apskates protokolu arī lūdzat nolasīt? Nē, to nenolasīt. Tātad foto izdrukās redzamos tātad plakātus, kas redzam fotogrāfijā. Jā, būtu jauki, jā. Tādēļ es varu paskaidrot, kādēļ es tur stāvēju. Tātad uz telts no foto izdrukas redzams plakātus, kuru uzrakstīts politiskā akcija aizmigušais ierēdnis politiķis. Telts ir instalācija un es esmu tās sastāvdaļa, ievērojiet cilvēktiesības.
Pieprasa mazināt ārkārtējo sociālo nevienlīdzību, nosakot ierēdņu un politiku maksimālos atalgojumus atbilstoši minimālajām algām un minimālajām pensijām. Politiskā akcija aizmigušais ierēdnis, politiķis, telts ir instalācija un es pats esmu tās sastāvdaļa, ievērojiet cilvēktiesības. Pieprasa aizliegt jebkādu perversiju, propagandu publiskā telpā un izglītības iestādēs. Pieprasa mainīt vēlēšanu sistēmu tā, lai Saeimā nokļūtu godīgākie, izglītotākie un stiprākie tautas pārstāvji. Sistēma ir noziedzīga, ja Saeimā un pie varas nonāk meļu zādi no tautas iztīkotiem. Pieprasu atgriezt man no bankas konta nozagto naudu un atvainoties par zakšanu. Bada streiks, valsts bende, uzrakstas svešvalodās. Sandi Ģibsen, KPLV, lūdzu apstādiniet jūsu pakļautībā esošo policistu realizēto Aināra Kadiša spīdzināšanu. Saskaņā ar ANO deklarācijām tiesību normām liek cilvēkam gulēt ir tas pats, kas spīdzināšana, kas ir rupšs cilvēku tiesību pārkāpums, un lūdzu nesekojiet tam vecās varas ieceltām amatpersonām, kas šo cenšas formalizēt, mākslīgi piemeklējot un neadekvāti interpretējot tiesību normas. Lieta patiesībā būtība ir visai sabiedrībai, ir redzama un saprotama, un tieši jūs personīgi ar savu partijas godu un cieņu esat par to atbildīgs. Pieprasa palielināt tiesnešu personisko atbildību par saviem spriedumiem, pārskatot un mainot likumu par tiesu varu 13. pantu par tiesnešu neaizskarību. Tātad viss. Tad tiesa informēja, ka lietā ir izņemta arī tātad šī telts ar visiem priekšmetiem, kas tajās atrodās, tātad telts, koka mietiņi, tā skaitā koka mietiņi ar plakātiem, ir izņemti tāda plastikāta maisiņš, tukšs telts, iepakojums A4 lapas ar bildēm, sveces, sarkanas krāšas šķiltavu, līdzlēmti, stikla pudeles ar ūdeni, ar dažādiem nosaukumiem, metāla krēsls un putuplasta gabali. Tās ir visi jūsu personīgās mantas. Visas nē. Nē, visas nē. Kas nav jūsu personīgās mantas, jo tiesā izlēmjot tādu lietu ir spriedumā jāizlēm, ko darīt ar šīm mantām. Jā, varētu arī uzskatīt, man atbalstītāji nesa ūdens pudeles un ūdeni nes tik daudz, ka es nespēju viņu izcēt. Attiecīgi, tad laikam, ja viņi man atnes un uzdāvi, tad tās tagad kļūst par manām personīgajām. Tad vēl par vienu, ja izņemto priekšmetu tiesā ir jautājums, vai tā ir arī jūsu personīgā manta, lietā ir izņemts bruģigabals. Bruģigabals nav mans personīgais, es nenācu uz šo akciju ar bruģigabalu. Es pieļauju, ka kāds viņu ielika varbūt nostiprināt pret vēju kaut ko, kas varētu aizlidot vai pārvietoties. No kurienes šis bruģis ir? Nav nejausmas. Ušakovam pieder tas bruģgabals. Tas varētu būt kaut kāds bruģis, kas ir ielikts tātad bruģī, kur bija telts uz kādu? Nē, netika. Gribu uzsvērt, ka es ievēroju šīs akcijas laikā, viss nodrošināja kārtīgi tur un nekas netika nekostīts, nelausts, nekādā veidā citādā bojāts. Tā kā bruģis netika jaukts un arī, teiksim, bruģis varbūt kādam vairs asociācijas ar kaut kādu aktīvāku protestu formu, bet nekas tam līdzīgs nebija man padomā. Tad šis bruģis nevarētu būt vien pašvaldības, bet arī kāds atnests jums telpas nostiprināšanu? Pieļauju, jo jā, es domāju, ka visticamāk, ka tas arī tā ir. Varbūt plakātu nostiprināšanai vai vēl kaut kam. Es neierados uz šo protestu ar bruģigabalu somā. Vai būs vēl kāda lūguma papildinājuma pie lietas Aināram Kadišam? Jā, man ir lūgums, tomēr mēs pieņemam, teorijā, kā es tagad tiek izskatīt lieta par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgām prasībām, bet ja viņas nebija likumīgas, līdz ar to arī lieta faktiski ir izšķākst, ja, jo varbūt tomēr vajadzētu vērst uzmanību uz to, cik likumīgas bija šīs prasības, jo šī prasība tika balstīta tikai un vienīgi uz Rīgas domas saistošiem noteikumiem, 18. pantu,
kurā ir, palūkšu varbūt viņu kādam varēs var viņu atrast, kur ir rakstīts, kā Rīgas teritorijā aizliegts būvēt teltis un tām līdzīgas būves ar nolūku mitināties. Un uz ko es arī tad gribētu vērst uzmanību, ka nevienu brīdi man nav bijis nolūku mitināties šajā teltī. Kā es jau to paskaidroju iepriekš, ministra kabineta skvēriņš, ministra kabineta priekšā nav piemērotākā vieta priekš mitināšanās. Un tiešām varbūt pat viena no nepatīkamākām, un līdz ar to man tāda nolūka nav bijis. Tātad, ja man tas nolūks nav bijis, ja celts nav bijusi būvēta ar šādu nolūku, tad par ko mani atvaino? Es gribētu tomēr saprast. Man nav skaidrs. Paldies. Aizstāvi būs vēl kādu lūgumu? Ar šiem te Rīgas domas aizstošajiem noteikumiem numur 80. Es Rīgas domē, būdams konservatīvās frakcijas deputāts saviem kolēģiem, juristiem vairāki tur bija lūdzu, vai tiešām tur ir kāds likuma pārkāpums. Skatījāmies, neko nelikumīgu nevarēja atrast. Attālums bija no ministru kabineta. Es saskaitīju soļos 35-40 soļi, un tātad to minimumu nodrošināja, un tā kā nevarēja iestāties apstākļi, ka būtu pārkāpti šie te kaut kādi saistošie noteikumi. Es biju klāt arī tad, kad tāpat šis apstrīdēts pašvaldības policijas protokols, es uz tā uzrakstīju. Es būdams ierēdnis pieņemu nogādāšanai Rīgas domes attiecīgajos dienestos, un es to protokolu izdarīju, aiznesu šo pārsūdzēto pirmo protokolu. No tā brīža, ka protokols ir pārsūdzēts, viņš vairs nav spēkā līdz attiecīgā lēmuma pieņemšanai augstāk stāvošā instancē. Tas ir viens. Tad vēl, kā var būt, arī šīs te prasības novāc telti, kura faktiski pēc būtības nav likumīga, jo mums cenzūra nav un nevar ko gribu kādu elementu protesta akcijā novākt, kādu nenovākt. Jo mūsu izpratnē Rīgas domes, vismaz mūsu frakcijas izpratnē, tas skan tā, ka tas ir viens no elementiem protesta akcijas. Un pateikt, novāc un uzskatīt, ka tā ir likumīga prasība, manuprāt, neiestājas šie apstākļi. Tas būtu tas pats, tev tā bārda nesmuka par retu nodzen bārdu. Apmēram tas nenodzina un teikt, nepakļāvies. Es biju tajā pirmajā dienā klāt, ka tā vienreiz jau bija telts novākta, tad piestiprināts šis te uzraksts, kuru jūs lasījāt, ka viņš tēlo guļošo ierēdni. Sākumā tie policijas ekipāža, kas atbrauca, teica jānovāc. Tā kā paskaidroju, es biju tas, kas paskaidroja, ka tā nevarētu tulkot. Viņi sazinājās ar centru, gaidīja apmēram minūtes 20 atbildi. Pašvaldības policisti teica ok un aizbrauca un nelika novākt. Ja varbūt sākumā izskanēja, ka doma, ka vajadzētu novākt, ka noteikumos tas rakstīts, bet pārsūtot šo te fotogrāfiju uz centru pašvaldības policistiem, droši vien pienāca atbilde, ka šajā gadījumā tas vairs nav ar nolūku mitināties gulēt, bet viņš tēlo aizmigušu policistu. Tā kā jau no pašvaldības policijas viedokļa tas vairs nebija ar nolūku gulēt un netiek pārkāpt 80 Rīgas domes noteikumi. Pēc dažām dienām atbrauca cita policija, jau valsts policija, kura savāca un atsaucās uz lietām, kuras nemaz nav notikušas un kuras ir pārsūdzētas, un uz aizturēšanas brīdi nemaz nebija spēkā tas pirmais protokols. Paldies! Paldies! Mēs nolēma pabeigt lietas izskatīšanu un pāriet pie debatēm. Debatēs vēl kaut ko vēlaties teikt, un neskaties? Jā. Papildināt faktiski iepriekš teikto, jo man ir izdrukāts teksts no Sinonīmu vārnīcas, ko tad nozīmē mitināties. Un šeit ir tātad pirmkārt
dzīvot, mājot, mist, piemājot, piemist, uzturēties. Otrakārt, ierīkoties, iekārtoties, atrasties. Treškārt, būt apmeties, dzīvot, ceļot, dzīvot. Tātad es saskaitīju no 13 vārdiem attiecināt uz dzīvošu, uz nosaukt, teiksim, kas attaisnotu atrašanos teltī par mitināšanos, ja, ir tikai divi. Tas ir uzturēties un atrasties. Pārējie 11 vārdi pilnīgi skaidri norāda, ka tā nav mitināšanās, atrašanās šajā no svešvārdu vārnīcas izcelsme. Angļu performance, franču performance, uzstāšanās izpildījums. Mākslinieciski organizēts, relatīvi noslēgts process, akcija, kurā atšķirībā no happeninga skatītājus neiesaista. Virziens 20. gadsimta 70. 80. gadu mākslā. Happenings var būt policijas darbinieku iesaistīšanās un naktī līšana teltī, varbūt viņi iesaistījās šajā performansē. Tad tas būtu happenings, bet jebkurā gadījumā tā nav mitināšanās. Tātad happenings vārdam nav tulkojumu, taču ir pieejami skaidrojumi vai izteicieni. Skaidrojumi, svešvārdu vārnīca, izcelsme, angļu happening, notikums, gadījums. Improvizēts skatuves mākslas darbs vai ar citiem mākslas žanriem, žanru elementiem saistīta improvizācija, kurā iesaista arī skatītājus. Ja policijas darbinieki atzīst, ka viņi iesaistījās kā skatītāji šajā performansē, un tas kļūst līdz ar to par happeningu, man nav nekāda iebilduma. Bet, ja pie tā viss tiek sastādīts protokols, nu tad, protams, ka tas ir absurds. Paldies! Un aizstāvi debatēs vēl būs ko teikt? Nu, kā jau mans aizstāvamais teica, manuprāt, nav iestājušies apstākļi, ko varētu definēt kā ļaunprātīga nepakļaušanās. Nevienu mirkli viņš nekādu ļaunprātības pozu elementu vārdos vai darbos neizrādīja. Viņš visu laiku pakļāvās, bet tā kā cenzūra pie mums ir atcelta, tā jau pārvēršas par cenzūru, to tu drīksti, to tu nedrīkst izpausties. Nu tā kā faktiski ir sastādīts nepareizi. Un vēl protokolā ierakstīt, ka atsaukties uz iepriekšējo protokolu, es domāju, juridiski nebūtu pareizi, jo tas ir apstrīdēts un to nevar pieņemt, jo tas nav stājies spēkā. Tā kā atsauksme arī uz kaut kādu iepriekšējo brīdināšanu ir absolūti nepieņemama. Nav brīdinājuma bijis. Tie jau ir meli šajā te policijas sastādītajā protokolā. Un tur nav arī faktiski tekstā nekādi fiksēti sabiedriskās kārtības apdraudējumi un audzināšanas nolūks, lai turpmāk netiktu pārkāpta sabiedriskā kārtība. Manuprāt, te mēs redzam, ka ir sabiedrība sadzirdējusi tās vajadzīgās lietas. Paldies, ka mums ir viens tāds treneris, kurš māca mums izpausties pret šo te nepanesamo dzīvi mūsu valstī. Tas ir noziegums faktiski no valsts, ja ir palikuši no 2,6 miljoniem mazāk par 2 miljoniem, kas maksās nākotnē jums pensiju un te daudziem jaunajiem cilvēkiem, ja nebūs tās darba rokas, kas šīs zemes slavu un bagātību vairos. Viņš arī un man sakritatīvi uzskata ar to, ka viņš tur rūpējās, kādus, cik likumīgu jaunatni mēs izaudzināsim savai valstī. Tas ir tas akcents, ko uzrunāja gan mani, gan sabiedrību. Paldies. Paldies, replikas vēl būs? Paldies, Šķetris. Tad tiesa aiziet nolēmumu pieņemšanai, paziņo, ka tiesas nolēmums tiks sastādīts un pieejams tiesas kancelejā 2019. gada 15. martā. Un ar tiesas sēdes protokolu var iepazīties sākot ar šī gada 15. martu. Tiesas sēdes slēgta. No.
kā tu jūties? Nu, pilnīgi normāli. Jā. Paldies. Jā. Viss pateicis, ko tu gribēji pateikt? Nu, es domāju, ka pietika jau. Vai tad man šķiet, ka pietika vairāk kā pietiekoši. Nu, ko tad vēl? Nu, kad dažreiz mēģina pateikt kaut ko pa daudz, tad atšķēdās un tas kļūst lieki. Es domāju, ka te viss ir skaidrs. Nu, mums skatījās apmēram 150 šeit cilvēki, tur vēl kaut kāds 100, tā ka tev daudz seko līdzi un, jā, nu, pamāja ar roku vismaz visiem. Jā, nu, paldies visiem, kuri seko līdzi, jā. Es esmu, īstenībā tas ir vairāk kā skaidrs, ka bez atbalsta, bez skatītājiem, bez līdzjutējiem tas viss nenotiktu. Un es domāju, tas ir tieši tas garants, kas nodrošina, ka Latvijā būs pārmaiņas un viņas ir neatgriezeniskas. Viņas jau ir, faktiski nevis būs, viņas jau ir. Tādēļ, ka gribu arī visiem pastāstīt, vakar iegriezos pie savu kaimiņu un viņš man saka, nu ko, cīnies ar veizirnavām. Es saku, pagaidi. Un viņš momentā, kā sāka apmet kažoku uz otru pusi un teica, jā, ir kaut kas noticis neatgriezenisks, ir kaut kādi asni, tas tautas apziņas asni ir kaut kādi sākuši dīgt. Un es domāju arī, ka tas ir neatgriezeniski. Un kā mēs pirms tiesas sēdes runājām, acīm redzot, mums vajadzēja iziet šo bēdu leju. Acīm redzot, vajadzēja iziet ciešanas, jo kaut kāda notiek attīrīšanās, kaut kāda atnāk skaidrība ar to. Un iespējams, ka tas ir tas pamats, uz kura mēs varēsim atkal būvēt, atzimt par jaunu un būvēt tiešām ziedošu un plaukstošu Latviju, kurā mums visiem būs labi dzīvot un gribēsies šeit palikt. Tātad šķiet pašam, kāds būs tas spriedums 15. pēc tā, ko šodien redzējāt? Nu, ja viņš būtu nelabvēlīgs, tas būtu pārāk traki. Kādai patīk policists, kuram nebija pilnvaru? Nu, faktiski vairāk vai mazāk, šis ir viens, faktiski humora gabals, jā, šī viss tiesa sēde, jo pilnīgi visiem ir skaidrs, ka tas ir savā ziņā farss, tā ir politiska izreikināšanās un nevis kaut kāda nopietna, teiksim, huligānisms vai kaut kāda noteikuma vai likuma pārkāpums. Tas taču ir, manuprāt, zīdainim skaidrs, jā, un es domāju, tieši tikpat skaidrs ir arī tiesnesēji, un es nedomāju, ka viņi uzrīkstēsies pieņemt kaut kādu nelabvēlīgu lēmumu. Te bija viens komentārs, ka līdz 15. uzrakstīšot jaunu likumu. Tas būtu... Piebildīšu vēl to, ko tiesnese te visus norāja un lika uzvesties kā un nedrīkst stāvēt. Policistam bija izņēmuma stāvoklis, nonāca faktiski jau pirmā pretruna, ar ko nonāca tiesnesis. Vai nevar būt tā? Nepakļāvās tiesnesei, ļaunprātīgi policisti. Vispār jā, viņi vēl par šito administratīvu sodīt. Bet ja nevarētu būt tā, ka tā bija jau zināmā mērā varas fiasko, varas padošanās, kad neticu, ka policists nezināja, ka pilnvaru vajag. Ne jau. Viņi ļoti daudz to Tā ir ABC. Jebkurā visi likumi visās darbībās tev ir jābūt pilnvarai. Iestādei ir jāpilnvaro savus darbinieks uz jebkurām darbībām. Atklāt sakot, man šo policistu bija mazliet žēl, jo viņš tiešām bija visai nelaimīgs un viņam bija kauns. Tā situācija, viņam bija kauns. Un gribu izmantot iespēju, zinu, ka daudz skatīsies šos ierakstus, un pateikt, ka otrajā manā aizturēšanas reizē, arī noteikti daļēji pateicoties tai milzīgai atsaucībai tīklos un citur, un arī varbūt arī pateicoties tam, ka cilvēki daudz tur uz vietas bija. Jā, mēs līdz beidzam, jā. Policisti izturējās ļoti cilvēcīgi un saprotoši, un gribu pateikt, ka tomēr arī starp viņiem ir cilvēki, un varbūt katram var kāja zirgam 4 kājas un tad paklūp, jā. Varbūt viņi ne tai brīdī izvēlējās, varbūt ne tā maiņā trāpījās, bija jāizpilda rīkojums, katrā ziņā puiši jutās nekomfortabli, un, ko mēs arī šodien redzējām, un, mazliet pat žēl ir. Tā kā, paldies, mums ir jābeidz, mums jau dzen ārā. Labi, tagad visu beidzam, pēc tam vēlāk. Ko, ir laiks pievienoties, vīri?
pulcējamies un laiks ņemt varu.